Kas būs, ja tiks ievestas šīs reformas un tiks pieņemts šis likums? Izglītības kvalitāte mazakumtautību skolās kritīsies. Vai to grib izglītības ministrija? Es uzskatu, ka šie grozījumi ir tīri politisks lēmums, ka tie ir vērsti uz asimilāciju, ka izglītības ministrija izmanto kara apstākļus, lai izreicinātos ar mūsu bērniem, ar nevainīgiem bērniem. 37% tautas mājās runā krieviski. Mums ir pašpietiekoša sabiedrība, tur, kur mēs runājam krieviski. Uz skolas beigām mūsu bērni pārvalda gan krievu valodu, gan latviešu valodu. Īstenībā mazā Latvija ar to vien nepietiek. Jāzina vēl vairāk valodas. Un ko jūs gribat? Jūs gribat, lai mūsu bērni nezinātu dzimtu krievu valodu? Jūs vienkārši gribat liekt viņam to iespēju. Atņemot krievu valodas stundas un liekot to tikai kā fakultatīvu, jūs noteikti to sasniegsiet. Bet mēs asinīs, mēs atcerēsimies to. Mēs gribam dzīvot draudzīgi. Mēs gribam justies šeit mājās, jo tā ir mūsu dzimtene. Mums nav citas dzimtenes. Mēs vienīgais mīlam to krievu valodā. Мы любим Latviju. Mēs mīlam Latviju savā valodā. Es esmu kategoriski pret šiem grozījumiem. Un es lūdzu visus, kas ir par daudzveidību Latvijā, parakstīties pret šiem grozījumiem Izglītības ministrijas mājaslapā. Paldies par uzmanību, paldies visiem!